Raidījumu sākam ar 2 reportāžu filmām, ieskatu uzņēmumos, kuri veicina mūsu tautsaimniecības attīstību. Godātie ministri, cienītā Globas kundze, cienījamās dāmas, godātie kungi, visus kopā es jūs gribētu saukt par zaļās karotītes patriotiem. Man tiešām ir liels gods būt zaļās karotītes patronam, un es esmu no visas sirds pateicīgs jums par man izrādīto uzticību. Bet šobrīd pie mums ir modīgi bieži vien ieskatīties svešu cilvēku virtuvēs un dažās citās istabās. Un es jums šodien došu ekskluzīvu iespēju ieskatīties valsts prezidenta leduskapī. Un, protams, tur ir viennozīmīgi Tērvetes alus, tur ir Kazdangas sirs ar dilēm, tur ir Daugavas kefīrs, tur ir lāču maize, tur ir Rojenas saldējums, tur ir Pūras ievārījumi un tur ir Smiltenes Latvijas siers, un, ziniet, īstenībā vairs nav vietas leduskapī. Bet es gribu teikt to, ka protams, ir ļoti svarīgi lobēt zaļo karotīti augstās sfērās. Bet es uzskatu, ka ir tikpat svarīgi būt šo produktu fanam, lietotājam, un, kas saka, lai mans leduskapis vienmēr lūst no zaļās karotītes produktiem. Tas viss ir atkarīgs no jums ražotājiem. Tas vairs nav ēzelīši. Šis ir viens no mūsu valsts ēzeļiem, ko mēs esam iegādājušies pirms 2 gadiem no Vācijas. Kāda no Kogana? Kā bija? Jā, no Kogana. Man mums kaut ko Sponsorē zirdziņa. par vārdu. Jā. Kā viņš dabūja to lukoju vārdu? Vai, mums ir fantastiskas tradīcijas zirgaudzētavā. Kā jau kā kumeļiem liek vārdu ar tēva pirmo burtu, un mātes burtu liek kaut kur vārtiņā iekšā. Un arī prezidenta rokās ir Tērvetes izcelsmes zirgi arī bijuši. Arī, ja? Jā. Mēs to ar Juri kopā. Jā. Juri, tas idejas, jā, un es jau neko nesaprotu. Visu to grāmatu no priekšā anatomiju, visu priekšā, kur ir problēma, viņš ir atveris, un viņš bija tas darītās tikai. Es to redzēju. Ļoti bagāts vitamīniem. Ir 20 tonnas, un šeit gan ļoti augsts strādā. Jā, varam piedāvāt, arī privāt piedāvājam. Kārtīgs saldeks, visu, bet mēs kaut kā to visu kā. Nonāk lejā pavisam samērķēt ļaudu, tad
Jūs esat pirmais valsts prezidents, kurš viesojas mūsu valdē. Tērvete ir zināmā mērā Latvijas zīmols. Un daudz latviešu zīmols. Jo mēs piedzimstam ar brigaderi, braucam ekskursijā uz parku, tiekamies ar Sprīdīti un Lutausi, ejam uz Tērvetes pilskalnu. Un tā, kad ir tāda vīra brieduma gadi, mēs, protams, dzeram Tērvetes salu un priecājamies par Tērvetes zirgiem. Un arī Tērvetē ir vieta sirmām galvām, kur pavadīt laiku, Tērvetes sanatorija. Tātad faktiski Tērvete ir tāda vide, kur cilvēks var labi justies visu mūžu. Un valsts prezidentam arī ir kādreiz nepieciešams tā emocionāli un garīgi uzlādēties pirms svētkiem, pirms mēs svinam svētkus gan Rīgā, gan Robežsardzes 90 gadus Rēzeknē un svinam arī Daugavpilī ar karaspēku parādu. Jo tas dod tādu emocionālu pacēlumu. Un šogad es izvēlējos Tērveti. Vai skatoties agrofirmā, jūs pārliecinājāt tas, ka lielražošanai drīkst uzticēties, ka tas ir labs sadarbības partneris valstī? Pilnīgi noteikti. Ja mēs redzam, ka rezultāts, kas ir sasniegts šeit 20 gados, ir ļoti labs, un tas rezultāts ir ļoti stabils. Ar savu vietu gan Latvijas pārtikas ražošanā, gan arī ar savu vietu kā patriotisks Latvijas uzņēmums, ja, kas godprātīgi maksā savus nodokļus valstī un reizē ir mūsu valsts lepnums. Lai viss var būt tā.